Mani sauc Lolita. Strādāju Ogres prestiža veikalā Top konditorijā. Esmu vecākais konditors. Šī veikala konditorijā es sāku strādāt no pašas pirmās veikala atvēršanas dienas. Neapnīk, jo mēs jau nedaram vienu un to pašu. Tiklīdz kaut kas ir izstrādāts, iztaisīts, mums ir atļauja, mēs taisam jaunas receptes. Pati taisu, meitenes taisa no blakus ceha pati izdomāju receptes, kaut ko jaunu cilvēkiem, un tad atkal ir interesanti, atkal kaut kas jauns tiek ražots, un tā arī neapnīk. Jauna recepte nav tā, ka es tagad sēžu tā, saspringusi un tagad kaut ko jaunu domāšu. Nē, tas ir tādā procesā, pat mājās, varbūt guļot, varbūt tad, kad aizmigt nevar un pēkšņi galvā sāk kaut kāds ritenis griezties un izdomā, un tad ir tāda ideja, kādas man ir izejvielas, un tad es sāku tā galvā likt visu kopā. Pēdējais uztaisīju kūku burtiski kaut kādas pāris nedēļas atpakaļ. Man ir kūka Dolce Vita, kas ir ar braunie biskvīts, sviesta biskvīts ar mango marakujas siera krēmu. Ļoti garšīga, man pašai garšo. Un pircējiem arī, acīm redzot, jo tiek vienmēr izpirkta, kad uztaisa. Man darbs sākas 6 no rīta. Vispirms izvērtēju, kāda būciņa, kāds izstrādājums, kas tiek izpirkts visvairāk. Un no tā arī vadoties, es skatos, kas man tanī dienā ir jātaisa. Kas vairāk, kas mazāk, kas varbūt vispār nē, jo cilvēki nepirka. Un tad, vienkārši stājos pie galda un taisu, un rullēju, un ražoju, kamēr viss tā kā dienas ieplānotais ir saražots. Būciņas uz gabaliem tiek saražotas kaut kādas 600, 800, 700, kaut kur tā, un vēl pārējās ir, kas iet uz svara. Man nebija konditors tā kā bērnības sapnis, bet tikai es atceros to, ka man jau no bērnības patika mājās visu, ko gatavot. Mācījos tanī laikā, viņa saucās Rīgas 50. profesionālā skola. Bija man tāds gadījums, atnāca mamma ar dēliņu, puisītim kaut kādi, varbūt 6, varbūt 5 gadi. Viņam bija dzimšanas diena, viņš gribēja celt torti, bet viņam bērnam viņš nedrīkstēja ēst no piena produktiem, no olām, tā kā vegānisku kaut ko varēja. Man tieši tajā laikā bija vegāna kūka izdomāta. Tam bērnam piedāvā mamma visu, ko viņš saka, nē, es gribu torti. Torti kā torti es gribu. Un man tā kūka tieši tāda bija, biskvīts, tā kā krems sviesta, bet, protams, nav sviesta. Un tas bērns bija tik laimīgs, tik priecīgs. Man beidzot būs pirmo reizi torte. Ļoti patīkami ir, ka tu vari cilvēkam kaut ko nākt pretī un izdarīt patīkamu. Jaunu tādu netradicionālu gatavot, iedvesmot. Mani mīļie cilvēki, draugi, katram ir savas kaut kādas vajadzības. Viens ir tā kā vegāns, viens veģetārietis, tad kāds nedrīkst ēst miltus, kāds nedrīkst ēst piena produktus vai olas. Es neesmu kūka. Es kā meitenēm saku, es neesmu kūka. Kūka sēž uz vietas, tā teiciens, ko sēdi kā kūka. Es nesēžu, es esmu visu laiku baigā kustībā, es esmu strauja. Es visdrīzāk tā kā būtu būciņa, kas man ir ar nosaukumu kanēļa virpulis. Es tieši tā esmu, kas skrien visu laiku. Es strādāju būciņu cehā, ar mīklām. Bet kūkas, ko es taisu, tas man vairāk ir tā kā priekš sevis, priekš sirds, mans tā kā sirds darbs, un reizē tiek arī, protams, pircējiem labums. Sarežģītākais, protams, varbūt ne taisīšanas ziņā, bet tieši izdomāšanas ziņā ir tieši šitās bez miltiem un vegānu kūkas. Vispopulārākās būciņas, protams, ir visas klasiskās kanēļmaizīte, biezpiena maizīte, kafijas būciņa, un pikantā maizīte, ko skolnieki ļoti ir iemīļojuši, tā kā maza tāda piciņa. Un no kūkām, no tortēm ir karuselis laikam ir vispirktākā un polonēze. Un no kūkām varētu teikt Alise un gada laiki. No mājas biskvīta uzcepta mājas biskvīts,
ļoti daudz kārtās, vārītais krems, brūkliņa ievārījums. Brīvais laiks man arī pamatā paiet kaut kādā kustībā, cevišķi vasaras mēnešos, kad ir labs laiks, silts, nekad nesēžu mājās, vienmēr esmu kaut kur prom, kaut kur ārā, kaut kur brīvā dabā, jūra, saule. Ziemā grūtāk, tad ir bērni, mans mīļais mazdēliņš, aizņem laiku un grāmatas pa vakariem. Mums ir liels prieks, ka mums ir tik daudz pircēju, ne tikai no Ogres, bet arī brauc no Rīgas un no reģioniem speciāli uz mūsu veikalu. Un mēs novēlam pircējiem, lai viņi arī turpmāk mūs nepamet un apmeklē šo veikalu un ēd mūsu garšīgos konditorijas izstrādājumus.